manuprāt, atšķirība starp pirmo līgu un virslīgu ir diezgan liela. Tāpēc varbūt sākumā mums bija nedaudz grūtāk ieiet tur. Bet līmenis priekš mums jaunajiem, kas var teikt pirmo reizi debitēja virslīgā visa komanda, bija diezgan labs un sastāvvieta, manuprāt, nav slikta pirmajā sezonā. Vairāk ir tā spēle daudz ātrāka un tāda fiziskāka, jābūt fiziski spēcīgam. Grūtākais bija sezonas tas garums, cik daudz spēles bija un cik intensīvi. Bija vasaras periodā nedēļā 2 spēles, tas ir diezgan grūti. Beigās, jā, es saku, visgrūtākais bija tas vasaras posms, kur bija 2 spēles nedēļā. Pēc tam jau nedēļā spēle un tu jau ieeji rutīnā un tu jau pierodi pie tā. Varbūt nedaudz vairāk motivācija bija sezonas laikā, bet tā komandas iekšiena un tā viss vēl joprojām ir ģimeniski. Pienākuši mums bija daži leģionāri, tie arī, manuprāt, labi iejutās, tā kā ģimenisks sajūtas. Izlasē vienmēr ir patīkami spēlēt un tur emocijas un tādu motivāciju lieku nevajag meklēt, lai pārstāvētu valsti. Diezgan labi, manuprāt, mums arī gāja. Protams, ar nerviem, bet tikām tālāk, kas ir labi. Es gribētu ticēt, ka izlasē visi atdod, kādi ir spēki, tos arī visus mēģina izlikt laukumā. Varbūt nedaudz kādam ir uztraukums pirmajās spēlēs, bet tas ir visiem cilvēkiem. Lai mēs varētu vēl spēlēt. Martā ir nākamās spēles. Nesen grupu izlozēja arī diezgan spēcīgi, protams, kā elites raundā, bet spēlēsim un cīnīsimies. Plāni ir, protams, augstākie, kā vienmēr. Spēlēt futbolu, cik vien daudz minūtes un attīstīties. Pirmais būtu kārtīgi pirms sezonas jau jānokomplektē sastāvs, tāds kārtīgs, kas uzreiz trenējas, lai visi viens otru iepazīst uzreiz, lai nav pēdējā brīdī viss tā. Pat nezinu, kā atbildēt. Tas arī viss atkarīgs ir no mums pašiem spēlētājiem. Pašiem jāatdodas, jāgrib, un tad jau arī mēs varam kaut ko cīnīties.